Sveiki visiem atkal uz video. Šodien būs uz Ogres. Ograi būs 3 stacijas. Mēs ņemsim, būs Jaunogre, būs Ogre un būs Pārogre. Tātad 3 stacijas. Mēs iztaigāsim pa Ogri. No apmēram tātad 3 stacijas šodien, tad pa Ogri, ja? Nu, tā kā jā, tad tiekamies stacijā vai vilcienā. Labajā sānā. Iekšļi. Jaunogre ir dzelzceļa pieturas punkts, kas atrodas Ogres pilsētas ziemeļrietumu daļā. Pieturas punkts Ogre 2 atvērts 1928. gada 12. maijā. 1932. gada 19. aprīlī pieturas punkts pārdevāts par Jaunogri. Tātad Jaunogri mēs esam, jā. Stacija parādīja. Nav baigi labākā, bet, tad mēģis ir tagad iet pa Ogri. Es nezinu īsti, kur es izkāpu, tāpēc, kad es izkāpu, tā kā neizskatās, ka tā būtu kaut kāda pilsēta. Bet neuztraucieties, es vienkārši iešu, un ja kaut kur cilvēks iet, tad viņš kaut kur nonāk, tāpēc mēs nonāksim kaut kur. Tāpēc, jā, mēs dodamies tagad uz Ogres staciju. Un, protams, es filmēšu kaut ko pa ceļam, ja vajadzēs. Bet, jā, tad Jānis nevar dzirdēt kaut ko. Dāri, tiekamies. Ogre ir dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils starpstacija. Ogres stacija ir viena no 2 stacijām Latvijā, kuras peronus savieno pazemes tunelis. Stacijas vienstāvu mūra ēka tika uzbūvēta 1859. gadā, neapdzīvotā vietā līdz ar dzelzceļa līnijas Rīga-Daugavpils būvniecību. Tā, tad Ogre, jā, mēs esam šeit, ir ēka, tā kā, jā, tagad es, ko es parādīju, baigas, ka daudz neparādīju, bet es vairāk parādīšu, ka mēs iesim tagad staigāties, tāpēc, es domāju, mēs ejam pastaigāties, un tad vēlāk es parādīšu kaut ko vēl, un mēs iesim arī uz Pārogri, tāpēc, jā. Pārogre ir dzelzceļa pieturas punkts, kas atrodas Ogres novadā, Ogres pilsētas teritorijā. Pieturas punkts tika atvērts 1931. gadā. Vācu okupācijas laikā pieturas punkts tika pārcelts par Ogermunde, bet pēc kara beigām atguva sākotnējo nosaukumu. Tā, mēs esam Pārogrē un stacijas tikko parādīja. Te baigi grūti viņai piekļūt klāt bija, man tā likās līdz brīdim, ka es sapratu, ka tur otrā pusē arī var tikt, bet
Te ir remontdarbi. Stacija ir maziņa, bet iekšā varēja iet. Biļetes nevarēja nopirkt. Bet, nu, apmēram tā. Pati galvenā stacija bija Ogre, jo tur visi tā kā centrā, tā kā, nu, tāpēc tā bija tā galvenā, bet visas pārējās tās divas, tās ir tā kā tādas pie Ogres. Tāpēc, jā, paldies par skatīšanos un tiekamies nākamajā video.